Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļu darbu grāmatas, 12. nodaļas, kura 7. pantā tā mēs lasam. Un redzi, kunga eņģelis nostājās blakus, un gaisma apspīdēja visu telpu. Eņģelis piebakstījis Pēterim sānos modināja to sacīdams celies ātri, un ķēdes nokrita no viņa rokām. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs. Mēs zinām, ka šajā dienā Kristīgā baznīca svin visu eņģeļu dienu, un tāpēc arī šodienas lozungs mums vēstīja par kādu atgadījumu notikumu no apustuļu darbu grāmatas, kur Pēters ir ieslodzījumā, bet pēkšņi tu sūti savu vēstnesi, savu eņģeli, kas viņu atbrīvo un izved laukā no cietuma un pazūd no viņa acīm. Un Pēters ir pārsteigts, un reizē ļoti iepriecināts par to, ka tava žēlastība ir parādījusies, un viņš ir izglābies iespējams no nāves briesmām. Mēs tev pateicamies, kungs, ne tikai par to, ka mēs drīkstam par šādiem notikumiem lasīt Bībelē, evaņģēlijos, citās vietās, bet ka mēs drīkstam piedzīvot to, kā tu sūti savus vēstnešus arī mūsu dzīvē. Bieži vien tās nav kādas garīgas īpašas būtnes, kuras mēs tieši tādā veidā atpazītu. Bet kā eņģelis no tevis, kā vēstnesis no tevis, varbūt arī kāds cilvēks, kāds notikums, kaut kas, kas ļauj mums piedzīvot tavu palīdzību grūtā brīdī. Kad varbūt jau likās, ka viss ir pavisam slikti, tu mums atsūti kādu, kas pasaka īstos vārdus vai palīdz atrisināt lietas. Un tādā veidā mēs piedzīvojam tavu labvēlību. Ne tikai caur to, ka tu pieskaries mūsu sirdīm iekšēji, garīgi, bet tu patiešām darbojies mūsu dzīvēs caur visu šo tevis radīto pasauli, kurā ir tik daudzas redzamas un neredzamas tavas klātbūtnes zīmes un instrumenti. Tu šajā pasaulē, kungs, visu esi gudri iekārtojis, un pat arī nesagraujot tās kārtību, tu spēj mums īstajā brīdī atsūtīt īsto palīdzību. Un šajā eņģeļu dienā mēs esam aicināti tieši par to domāt un tev pateikties. Par to, ka tu rūpējies par mūsu dzīvēm, un vēl vairāk, ka ne tikai mēs saņemam vēsti no tevis un palīdzību no tevis, bet ka mēs varam piedzīvot, ka arī mūsu lūgšanas vienmēr sasniedz tevi. Un tas arī ir tāds brīnums, kā tas var būt, bet mēs zinām un ticam, ka tas tieši tādā veidā arī notiek. Un tāpēc ļauj mums šajā vakarā, kungs, vienkārši tavā klātbūtnē priecāties un tev pateikties. Jā, varbūt kādam no mums šis ir grūts laiks, un mēs savstarpēji lūdzam no visas sirds par tiem mūsu vidū, kam ir kādas slimības, ciešanas, īpašas bēdas. Un tomēr pat arī tajos brīžos, kad ir daudz bēdu un daudz pārbaudījumu un grūtību, pavisam noteikti ir arī tas, par ko mēs kopumā savā dzīvē varam sacīt tev paldies. Jo tu esi Dievs, kas neatstāja savējos, un tava mīlestība mums ir pieejama. Mēs varam to sajust, mēs varam tai ticēt, un mēs varam to līdzdalīt arī ar citiem. Mīļais Dievs, mēs lūdzam, ka mēs varētu viens otrā saskatīt šos tavus vēstnešus, un mēs arī lūdzam par to, lai mēs varētu būt tavas valstības un tava evaņģēlija liecinieki pie citiem. Varbūt ne caur vārdiem, bet caur to, ka mēs parādam mīlestību, tāpat kā tu mums to esi parādījis. Mīļais Dievs, mēs aizlūdzam tavā priekšā par saviem mīļajiem. Mēs lūdzam par mūsu zemi un tautu un visu, kas tajā šobrīd notiek. Mēs lūdzam par šo pasauli, kurā mēs dzīvojam. Sargā tu pats mūs no visa ļaunā. Sūti savus eņģeļus, sūti savus vēstnešus, ka tie maina cilvēku domas, ka tie izjauc ļaunos plānus, ka tie palīdz mums sasniegt tādu situāciju, tādu dzīvi, kurā tava klātbūtne un tavs gars ir aizvien skaidrāk manām, jūtami, un mēs varam tam piederēt.
Mīļais Dievs, šajā brīdī mēs Tev uzticam visas mūsu raizes un rūpes. Dod mums mieru, dod mums spēku atkal celties un dzīvot. Un ļauj mums to mūsu ikdienu pavadīt ar nemitīgu sajūtu, ka mēs neesam vieni, bet Tu patiešām esi mums līdzās. Ne tikai neredzamā veidā, bet arī ļoti redzamā veidā, caur visu, kas notiek. Jo caur to visu Tavi vēstneši, Tevis radītas būtnes, cilvēki, norises, mūs sasniedz un maina, un caur tām savukārt mēs darbojamies un arī viens otru ietekmējam. Ļauj mums dzīvot ar šo Tavas klātbūtnes sajūtu, tagad un vienmēr. Bet pāri visam citam, mēs Tevi lūdzam tā, kā Tavs dēls mums to ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.